Ja smadzenes ir pārslogotas, ķermenis sāk bremzēt. Vispirms pazūd koncentrēšanās, pēc tam enerģija. Un mūsdienu ritms prasa daudz no mūsu nervu sistēmas. Stress, informācijas, pārslodze, miega trūkums un pastāvīga spriedze pakāpeniski iztukšo organisma resursus. Un bieži cilvēki mēģina šo stāvokli kompensēt ar kafiju, cukuru vai enerģijas dzērieniem. Bet tas neatrisinā galveno problēmu. Organismam pietrūkst vielu, kas nepieciešams nervu sistēmas un smadzeņu darbībai. Viena no svarīgākajām šādām vielām ir lecitīns. Fosfolipīdu avots, kas piedalās nervu šūnu darbībā, aknu funkcijās un vielmaiņas procesos. Un, kad organismam pietiek šo vielu, bieži uzlabojās koncentrēšanās, stabilizējās pašsajūta un atjaunojās dabiskā enerģija. Tāpēc arvien vairāk cilvēku savā ikdienā iekļauj lecitīnu kā pamata uztura atbalstu, nevis ātram efektam vienā dienā, bet ilgtermiņa līdzsvaram, skaidrākai domāšanai un stabilākai enerģijai. Un ja vēlies saprast, kā cilvēki ikdienā lieto lecitīnu un kam tas visbiežāk ir noderīgs, apskati informāciju manā profilā vai uzraksti man, paskaidrošu vienkārši un saprotami.